Un tā ir pienācis septembris. Kas notika vasarā? Notika tas, ka mēs kā ģimene pieņēmām tādu sarežģītu lēmumu un pārvācāmies uz laukiem. Tas nozīmē, ka visi nākamie video būs par dzīvi laukos un cik tas ir forši. Nē, video turpināsies par foto, par vizualitāti, par vizuālām tēmām, bet vasara bija mazliet saspringta un mazliet aizņemta, un tāpēc nebija video pa vasaru, jo diezgan daudz laika tika veltīts tam, tai fona sienai, ko jūs redzat aiz muguras, respektīvi darba vietas studijas izbūvē, remontam, un attiecīgi ļoti maz laika palika fotografēšanai, par ko ir mazliet sev tāds pēriens jāizsniedz, jo gada mērķis, viens no gada mērķiem bija 65,000 fotogrāfiju. Tas liekas daudz, bet kopumā tas ir pilnīgi normāls cipars strādājošam fotogrāfam, vienalga, ko jūs darat, vai jūs strādājat uz stokiem, vai jūs strādājat uz klientiem un tā tālāk. Un šobrīd es esmu izpildījis apmēram 10. daļu no tā plāna. Attiecīgi, visticamāk, līdz gada beigām šis mērķis sasniegts netiks, jo ir visādi citi darbi, kā jūs varat redzēt pēc manām biksēm. Lūk, un tāpēc es sāku sezonu, sāku septembri ar šādu atskata video par to, kas bija jādara, kas ir vēl jādara, kas ir izdarīts, un attiecīgi nonāca pie tāda, visai skaista secinājuma vienā brīdī. Skatoties fotoarhīvu, Lightroomā, skatoties telefonā, es secināju, ka ir kaut kādas dienas, kurās nav uzņemts neviens attēls. Un rēķinot to, ka pasaulē vienas dienas laikā tiek uzņemti cik tur tie miljardi vai kaut kāda cita mērvienība fotoattēlu, es jūtos tā kā mazliet maliņā palicis, jo es nebiju nesis savu ieguldījumu šī digitālā satura veidošanā katru dienu. Un tad es, var sakot, vakarā sēžot un vērojot pa logu, tad vērojot kārtējo skaisto ainavu pa logu, kāda man te paveras, pilnīgi nopietni. Es nācu pie secinājuma, ka cilvēkam, kurš nodarbojas ar fotogrāfiju, ir pazīstams ar fotoaparātu lietošanas iespējām un funkcijām un tā tālāk, būtu kaut kāds pienākums pret sevi, pret nāciju un tautu un dzimteni un tā tālāk, katru dienu iemūžināt, vai dokumentēt, vai noķert, vienalga sauciet, kā jūs to gribat, kaut ko, kas ir attēla vērts, jo tas apsvērums dziļi kaut kur iekšēnē ir tas, ka ja dienā tā tad nav bijis nekas ievērības cienīgs, neviens notikums, neviens situācija, neviens skats vai objekts vai mirklis vai lieta, nekas nav bijis foto kadra vērtīgs vai cienīgs vai tā vērts, lai jūs nospiestu pogu vienā vai citā veidā, tad tā diena ir bijusi mazliet nenovērtēta vai zudusi vai laista postā, jeb respektīvi varbūt tā ir zaudēta diena, ja nav bijis nekas tāds, ko jums ir bijusi vēlme nofotografēt. Un tātad neviļus, bez nekādas apņemšanās tur foto katru dienu un tā tālāk, kas mums ir dzirdēts, es iekšēji sāku to dienu izvērtēt un kritiski skatīties uz to dienu, kamēr ir saule debesīs, un meklēt, kas būs šīs dienas fotogrāfija, kas būs šīs dienas kadrs, un nevis tāpēc, ka man kaut kas ir jānofotografē, nepārprotiet, tas mērķis ir pilnīgi cits, bet tīri saturiski meklēt, kas būs šīs dienas tas mirklis, kuru priekš sevis
ir vērts iemūžināt un uzlikt uz tā papīra vai saglabāt diskā vai paskatīties uz ekrāna vēlāk. Un tas strādā. Un tas man dod tādu iekšēju motivāciju ar to fotogrāfiju mazliet nodarboties papildus visiem citiem darbiem. Un es, protams, atlieku rudenī es fotografēšu vairāk, un ziemā es strādāšu vēl vairāk studijā un tā tālāk, bet tīri priekš sevis. Un to es piedāvāju arī jums visiem, ka dienā ir taču kaut kas svarīgs. Nu, ir uz ielas, jūs redzat foršu mašīnu, jūsu bērni kaut ko sūcīgu izdara foršu, jūs atrodat kaut kādu puķīti uzziedējušu vai sēni vai kas mums tagad viss aug, ja? Un vai jūs redzat kādu smieklīgu notikumu uz ielas, tad katru dienu varētu būt kaut kāds vismaz viens, varbūt 10, varbūt 100, bet vismaz viens notikums katru dienu, ko ir vērts nofotografēt. Un es teiktu, ka tas šobrīd man nav projekts tur mēneša vai gada garumā. Es teiktu, ka tas ir uzdevums un tas ir draivs mūža garumā dzīvot tā, lai katru dienu ir kaut kas vērtīgs, ko nofotografēt un ko pēc tam Google foto vai citā aplikācijas timelainā tu vari atcerēties un paskatīties, ka katru dienu ir bijis kaut kas, vismaz kaut kas mazliet svarīgs, ko tu esi iemūžinājis. Tā bija mana vasara, un tas ir tāds projektiņš uzdevums priekš sevis, to nevajag nekur publicēt, es to nepublicēju, es to glabāju, kā es teicu, Google fotos arhīvā, un laiku pa laikam, ja kā es rādīju, es kaut ko izdrukāju, par ko es runāšu arī šogad daudz, jo man tā drukāšanas tēma šobrīd palikusi aktuāla, tāpēc, ka es esmu tālu no civilizācijas un tālu no interneta. Bet tas ir forši, tā ir apņemšanās, tas ir uzdevums un tas ir iemesls nepadoties ikdienas rutīnai, lai cik arī tā forša būtu, un iet un darīt un cienīt to hobiju vai cienīt to profesiju vai to izvēli vai to vienkārši nodarbi, kurai jūs esat izgrūduši daudz naudas par fototehniku. Ņemiet rokā to kameru, to objektīvu, ejiet un fotografējiet un dariet. Vienalga, cik miljardi šodien ir radīti fotogrāfiju un video un tā tālāk. Vienalga ir jādzīvo, ir jādara, ir jārada un ir kaut kas jāizdara, kaut kas jāpabeidz un galvenais teiktu kaut kas jārada, lai visas tās zināšanas, ko mēs te vācam, krājam un dalamies un visas tehnikas, ko mēs vācam un nedalamies, būtu noderīgas, tiktu liktas lietā un tā tālāk. Tātad tas ir mans novēlējums jums šai sezonai, šim mācību gadam, kurš nu pat ir sācies, un bērni ir veiksmīgi skolā, un tāpēc es beidzot varu kaut ko filmēt un ierakstīt un tā tālāk. Nu ko, ķeramies pie darba. Jā, vēl viena lieta. Rīgas fototelpa Rīgā ir būtībā slēgta. Kurs Rīgā notiks citā vietā, Pārdaugavā, tas ir sveiciens Pārdaugavas iedzīvotājiem Imantā, bet Sadovņikova ielā fototelpa ir slēgta, beigusi savu eksistenci pēc nu jau 6-7 gadu perioda, manuprāt, jāpaskaita atpakaļ cik ilgi, un šobrīd fototelpa atrodas visai tālu no Rīgas, Sēlijā, kur mēs arī šeit atrodamies šobrīd, un darbs turpinās, viss notiek, saturs top, bet, nu, šādas visai radikālas, nu, varbūt ne radikālas, bet pat visai populārs lēmums pēdējā laikā daudziem cilvēkiem notika arī mūsu ģimenē, un tāpēc tā tas ir. Tas nav viegli, bet tas ir forši, un ir plusi, ir mīnusi, bet elektrība ir, kā jūs redzat, un filmēt es varu, fotografēt ir ko, attiecīgi viss notiek.
Paldies, tiekamies nākamajā video, neaizmirstiet nospiest subscribe, followot un tā tālāk. Sekos daudz interesantas lietas par foto, par video, par visādu tehniku, par visu kaut ko. Tā sacīt, ir jāķeras pie darba un jāinformē nācija par aktuālām lietām fotogrāfijas nozarē. Uz tikšanos!